Tad, kad tā mācību stundās, ir sevišķi mazākajās klasēs, sākam runāt par iepriekšējo pieredzi skolās un it sevišķi skarot tēmu mobbings, tad sāk birkt dažādi stāsti un tā pieredze ir tiešām dažādu emociju gāmu piepildīta. Ir piedzīvota emocionāla vardarbība un mobbings gan no klases biedriem, gan no pat pieaugušiem, gan vecāki pret sevi ir izjutuši no skolas negatīvu attieksmi. Un šeit ir ārkārtīgi grūti šiem bērniem sākumā saprast, ka ir iespējamas draudzīgas attiecības, ir iespējama mierīga vide, un pamazītiņām šie bērni sāk atvērties. Izrādās, ka viņi spēj daudz ko izdarīt, izrādās, ka viņi ir radoši, izrādās, ka viņiem sanāk, un kad mēs šo procesu esam izdzīvojuši, iedrošinājuši lēnā garā, individuālās konsultācijās, arī grupu nodarbībās, tad bērns tiešām ļoti, ļoti atplaukst un uzlabojās viss, gan sekmes, gan veselība, gan attiecības. Izrādās, ka ir iespējams draudzēties arī saviem vienaudžiem un nav jābaidās. Tad ir tādi bērni un jaunieši un audzēkņi, kas neusticās vairs pedagogam. Jo pedagogs ir pārmetis, viņiem ir daudz stāstīts, tu neko nezini, ko tu te izdarīji, ko tu te atkal kaut ko nokavēji vai neizpildīji saulēcīgi. Un arī to ir ļoti būtiski saprast, ka pedagogs ir sadarbības partners, ka būtībā pedagogs jau nevienu nemāca un neliek viņam, bet mācās kopā un virzās kopā. Un arī tas ir sākotnēji ļoti grūts process, jo lielākā klasē, vecākā klasē jau grūtāk, un mazākiem ir vieglāk atvērt šos jauniešus, noticēt sev un tiešām ieraudzīt, ko viņi spēj, lai varētu attīstīt savus talantus. Un talanti ir ikvienam. Stiprās puses ir ikvienam, tikai jāpalīdz tās atrast.